Tika dots uzdevums izveidot ētikas kodeksu. Šā gada martā ģenerāla asambleja šo ētikas kodeksu apstiprināja. Iepriekšējā izpildes komitejā mēs apstiprinājām ētikas komisijas nolikumu un lūdzām federācijas pieteikt kandidātus ētikas komisijas sastāvam un saņēmām 6 pieteikumus, no kuriem 1 nekvalificējās, bet 5 kvalificējās, un šeit ir lēmuma projekts. Katram ir iespēja iepazīties arī ar federācijas un locekļu ieteikumu, vēstulēm un katru. Mēs priecājamies, ka esam uzaicināti un varam izteikties šajā starpziņojumā. Atvēlētajā laikā mēs vēlēsimies vērst jūsu uzmanību ekrānam, kurā mēs esam izklāstījuši to, ko esam izdarījuši uz šo brīdi. Prezentācijas laikā arī iepazīstināsim ar sevi tuvāk. Tātad tas, par ko mēs vēlamies runāt, mēs vēlamies iepazīstināt ar darbu procesu, kāds tas līdz šim ir bijis, parādīt to, līdz kā mēs esam nonākuši un kādi ir mūsu nākamie soļi. Uz nākamo slaidu. Tātad iemesls, kādēļ mēs šobrīd šeit esam un kādēļ vēlamies, lai jūs mūs uzklausat kā radošo komandu, tādēļ, ka mēs redzam iespēju Latvijas Olimpiskajām. Labdien, vēlreiz godājumie kolēģi. Šobrīd ir noslēgusies kvalifikācija 2. pasaules jaunatnes olimpiskajām spēlēm, kuras no 16. līdz 28. augustam norisināsies Nanjinā, Ķīnā. Šobrīd pēc kvalifikācijas noslēgšanās mēs varam prognozēt. Mēs vēlreiz gribam uzsvērt prognozēt, jo galējo sastāvu mēs vēl precizēsim, saņemot atsevišķu federāciju pēdējos apstiprinājumus. Tātad maksimālais iespējamais sportistu skaits 7 sporta veidos ir 14. Latvijas olimpiādas rīkošana 2015. gadā. Katru otro nepāra gadu Latvijā notiek jaunatnes vasaras olimpiādas. Iepriekšējā 13. gadā, kā jūs atceraties, notika Ventspilī un Liepājā un citās sporta bāzēs Latvijā. Un 15. gadā jūlija sākumā no 3. līdz 5. ir jānotiek Latvijā. Mēs gatavojamies izsludināt pašvaldību konkursu par tiesībām rīkot šo olimpiādu. Šodien mums ir jāizskata šis nolikuma projekts un jāapstiprina, lai mēs varam izsūtīt pašvaldībām uzaicinājumu piedalīties. Kāds ir ziņojuma mērķis? Es atceros, kad pildot izpildu komitejas un arī ģenerālas asamblejas uzdevumu 12. gadā mēs pastiprinātu uzmanību sākām pievērst finanses sadalē Olimpiskā komiteja. Es domāju, ka kopīgi mēs esam paveikuši lielu darbu. Ir izstrādāt finanses kritēriju, vairāk kā miljonus eiro tiek sadalīti tieši sporta veidu federāciju programmām, gan bāzes finansējuma veidā, gan faktiski savādākā veidā. Esam šogad apvienojuši kritērijus kopā, skatot ziemas un vasaras sporta veidus, kas man liekas ir progresīvi. Un šogad atgādināšu, ka esam pacēluši augšā arī bāzes finansējumu visām federācijām. Federācijas un federācijas padome. Un šobrīd ir sagatavot šis darba grupas iespējamais ziņojums, kas arī būtu jāskat nākamajā Nacionālās sporta padomes sēdē. Šobrīd tāds datums vēl nav zināms, bet ir ziņas, ka tas varētu būt iespējams pat jūnija laikā. Tātad, protams, skaidrs ir tas, ka Latvijas Olimpiskajai vienībai, sporta federācijām, ministrijai, pašvaldībām būtu jāsadarbojas šādu reģionālo centru attīstībā turpmāk. Un tāpēc arī atbilstoši kā pamatnostādnēs mēs esam arī rakstījuši tātad sporta internāta struktūra būtu veidojama pēc Murjāņu sporta ģimnāzijā īstenotās programmas, teiksim, bāzes un arī šiem... Es iesniegt izējumu pieteikumu par SIA sporta centrs Mežaparks nodošanu apsaimniekošanā vai sadarboties kādā citā saimnieciskās darbības veidā vai formā un veikt šai sakarā ar IZM un sporta centras pārunas sarakstu un citas nepieciešamās darbības. Izpildot šo lēmumu, jau nākamajā dienā tapa vēstule, kas bija adresēta Nacionālajā sporta padomes priekšsēdētājiem Valdim Dombrovskim un izglītības ministram tajā reizē Vjačeslavam Dombrovskim, norādot par šo izpildu komitejas lēmumu, raksturojot situāciju loka skatījumā par Mežaparku iepriekšējo attīstību un lūdzot iekļaut šo jautājumu izskatīšanai Nacionālās sporta padomes darba kārtībā.